patiesi pateicos par šo uzaicinājumu, ar šo iespējams tik lokālo piemēru koplināt šo brīnišķīgo konferenci. Un tomēr varbūt arī šis viena novada, viena maza Latvijas apvida piemērs arī kaut ko mums visiem parādīs un pastāstīs. Un vēl jo vairāk tas ir stāsts par vienu pavisam konkrētu akciju, vienu pavisam konkrētu iniciatīvu, jeb ierosmi, kuras gaitā tad mēs būtībā tie, kas esam piedalījušies šajā projektā, jeb pasākumā, par kuru tūdaļ jums pastāstīšu, faktiski mēģinām gaismot to, kas pieder mums, mūsu novadā, un droši vien tikpat lielā mērā jums visiem un mūsu visai nācijai, pat tā ļoti smalki sakot. Jo, protams, tas ir stāsts par mazo tērcīti, mazo avotiņu, kas ietek jūrā. Protams, bez šaubām. Un lūk, pavisam tā īsi aplūkosim šīs akcijas norisi un parunāsim par tām problēmām, kas būtībā mūs piemeklēja šīs akcijas gaitā. Un jāsaka tā, ka varbūt salīdzinot ar šiem konceptuāli dziļajiem un pat tiešām brīnišķīgiem priekšlasījumiem, ko mēs visi dzirdējām un baudījām pirms šīs manas nelielās uzrunas, šīs būs tādas drīzāk sarunas pie tējas, tas pavisam kaut kas vienkāršs, varbūt pat kaut kas pragmatiski orientēts, un tomēr arī tāds caurvīts ar zināmām pārdomām, ar kurām es vēlos dalīties šodien. Un patiešām, es domāju, vēlamies dalīties mēs visi, arī lauku partnerības Lielupe dāmas, no kurām viena Viedagas Trautniece tepat otrajā rindā redzama, un pēc tam arī piedalīsies diskusijā vēlāk. Lūk, un tātad šī akcija, kuru mēs tā arī dēvējam pavisam vienkārši, apkoposim liecības par dziesmu svētkiem Jelgavas novadā. Un lūk, šajā akcijā būtībā samājo divi tādi uzdevumi. Tas viens ir, protams, pats par sevi, savākt šīs liecības, apkopot šīs liecības, veidot kaut kādu stāstu, sistemātisku pārskatu par to, kā tad šis viens Latvijas novads ierakstās šajā lielajā veselajā tradīcijā. Un otrs, protams, ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību, veicināt vietējo iedzīvotāju ierosmes iniciatīvu, šos materiālus mums sagādājot. Kā kurš no šiem uzdevumiem ir īstenojies, par to es pastāstīšu mazliet turpmāk. Bet katrā ziņā viens ir šie paši materiāli, un otrs tas ceļš, kā mēs pie šiem materiāliem tiekam. Lūk, un tīri saturiski ir tā, ka šis projekts, šī akcija aptver trīs tādus novirzienus, trīs tādus saturiskos novadus. Tad viens ir lokālie dziesmu svētki, mazie dziesmu svētki, par kuriem jau ieminējās arī Laura savā ziņojumā. Otrs ir, kā tad novada iedzīvotāji iesaistījušies šajā kopējā dziesmu svētku tradīcijā visdažādākajos veidos. Vai tās būtu mākslinieciskās pašdarbības, jeb tautas mākslas kopas, vai varbūt kādi individuāli dalībnieki visdažādākajā ampluā, sākot ar vienkāršu kordziedoni un beidzot varbūt ar dziesmu svētku virsvadītājiem, teiksim, virsdiriģentiem un virsvadītājiem. Lūk, un tā tad šoreiz gan mēs atsijājām, jeb kā es te rakstu, ārpus iekavām, atstājām skolu jaunatnes dziesmu svētkus. Tas tāds mūsu konceptuāls lēmums ar izšķiršanās, lai gan, protams, arī šī tērcīte ir tā, kas pēc tam satak šajā lielajā okeānā, kas baro to tradīciju kopumā, bet šoreiz varbūt mēs fokusējāmies taisni uz tā teikt pieaugušo dalību svētkos un uz tiem svētkiem, kas tā tad ir mērķēti vairāk uz pieaugušu auditoriju, bet tas tā, protams, ļoti nosacīti. Un tātad tas pats pirmais, tas aizsākums patiešām ir šie lokālie dziesmu svētki, jeb mazās dziesmu dienas. Un te man gribētos tomēr atgādināt, ka pretēji tam, kā ir ierasts runāt, ka Kurzemes guberņā, tad vienā veselā lielā Latvijas kultūra vēsturiskajā daļā pirmie svētki noritēja Dobelē 1870. gadā, drīz jau pēc Dikļu svētkiem. Tad tomēr tagadējā Jelgavas novada iedzīvotāji var lepoties, ka, lūk, mēs
tādus sarīkojām, varbūt ne tik apjomīgus, un tomēr vēl pāris gadus iepriekš. Tātad Vircava 1868. gads, tā pati Kroņvircava, ko avotos lasām, citādi sauktu. Bet katrā ziņā Jelgavas novadā šie lokālie dziesmu svētki ir allaž bijuši tādi diezgan iecienīti un dažādos pagastos noritējuši. Šeit mēs redzam vienu piemēru no Ūzeņiem, no Zaļinieku pagasta mūsdienās, bet tikpat labi mēs varam runāt par citiem pagastiem. Un šī gadījumā ļoti būtiski atzīmēt arī, ka šī lokālā dziesmu svētku tradīcija pie mums ļoti augstu vilni sita arī visus padomju gadus. Būtībā turpinoties zināmā mērā vēl šo baldienu, bet tagad jau pēdējos gados gan diemžēl tā ir pietuvojusies tādai izskaņai, atsevišķu varbūt pašvaldības politisko nostādņu dēļ, un tomēr rajona laikā, Jelgavas rajona laikā, padomju okupācijas gados, visi rajona mākslinieckās pašdarbības kolektīvi allaž satecēja Elejas muižas parka estrādē, kur tātad svinējām šīs dziesmu dienas diezgan sparīgi. Bet šīs akcijas gaitā patiešām mēs esam mēģinājuši visdažādākajos veidos aktualizēt gan šo mazo svētku nozīmi Latvijas kultūra telpā, gan arī pulcināt materiālus visdažādākajos veidos. Un, protams, pati šī pulcināšana nebūtu nav bijusi lokāla. Šie kanāli, kā mēs esam mēģinājuši uzrunāt cilvēkus, ir bijuši visdažādākie. Arī diaspora nav apieta. Tomēr, diemžēl, no bijušās trimdas un tagadējās diasporas aprindā mēs neko īsti saņēmuši neesam, lai gan uzaicinājumi materiālus iesniegt ir bijuši. Ir publicēti gan Amerikā, gan Zviedrijā. Bet tomēr, lai arī tas rezultāts vēl nav jūtams un sajūtams un sataustāms praktiski, tad tomēr, es domāju, ka vismaz kaut ko mēs atkal esam aktualizējuši, kaut ko uzjundījuši, ka mēs varam runāt par šiem svētkiem, arī izējot it kā no tādām lokālām pozīcijām. Jā, arī radio ēterā mēs esam pabijuši. Bet tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir tas vispārējais, par ko es te mēģināšu īsumā pastāstīt. Un jā, kas tad ir izdevies šīs akcijas gaitā tīri taustām un praktiski? Jā, ir uzkrāts vairāk nekā 1000 dažādu vēstures liecību. Pamatā tie ir fotoattēlu skenējumi. Jā, un te mēs varbūt mazliet varam pakavēties pie vārda dokumentācija. Ja mēs esam ieraduši vārdu dokumentēt un dokumentāciju vairāk lietot ar šā brīža norises fiksējumu, tad te mēs varam runāt par to, kā vienu fotogrāfiju kaudzi vienā kultūras nama nostūrī mēs padarām par laikmata dokumentu kopumu. Ja, jo tomēr tas arī ir vārda dokumentācija ietvērums zināmā mērā, un mēs to zem tā varam arī palikt. Lūk, un tie pārējie rezultāti, ko mēs te redzam, ir daļēji gatavi. Tas būtībā ir ceļš uz šiem rezultātiem, kas pagaidām ir noiets. Un jā, šī gala forma, kādā izpaudīsies šis apkopojums, kādā tas tiks ietērpts, vēl būtībā tiek meklēta. Jo arī pašā šī procesa gaitā mēs sapratām vairākas lietas. Pirmkārt to, ka ja sākotnēji šī akcija bija domāta ar noteiktu sākuma punktu un varbūt noteiktu izskaņas punktu, piemēram, šī 2023. gada izskaņā, tad pilnīgi tas ir skaidrs šobrīd, ka tam nav nekāda termiņa, tas ir beztermiņa projekts. Var teikt, mūžīgi mūžos āmen, mēs gaidām šos materiālus un aicinām ikvienu tos iesūtīt, jo ar to atsaucību, ar to iedzīvotāju iesaisti, ir tā, kā ir. Bet, lūk, nonākam pie šīm problēmām, no kurām dažas vai pāris, pareizāk sakot, es jau nedaudz iezīmēju, bet tagad mazliet tuvāk un mazliet sīkāk. Protams, pašā materiāla vākšanas gaitā bija jāatbild uz vairākiem konceptuālas dabas jautājumiem. Un mūsu gadījumā ir tā, ka Jelgavas novads ir veidojies ap vienu no tā saucamās republikas nozīmes, jeb republikas mēroga, jeb valsts nozīmes pilsētām. Jo Jelgava tiešām ir viena no gan teritoriāli, gan iedzīvotāju skaita ziņā lielākajām Latvijas pilsētām, atšķirībā no ļoti daudziem citiem novadiem, kuros šī pilsēta, varbūt mazāka būdama, ļoti organiski integrējas, jeb iekļaujas šajā kopējā stāstā. Tad mums ir tā, ka mums no vienas puses, ir Jelgava, kā tāds centrs gan bijušajiem kādreizējiem Jelgavas apriņķiem, pēc tam rajonam un tagad novadam.
Un no otras puses, Jelgava allaži bijusi tāda pašvērtīga vienība ar savu kultūras dzīvi. Jā, centrs arī lauku apvidum apkārt, un tomēr pati par sevi. Cik lielā mērā iekļaut Jelgavu šajā stāstā, un tomēr cik lielā mērā palikt tikai pie, tā teikt, Jelgavas novada apkārtnes pagastiem. Šis jautājums līdz galam joprojām nav atbildēts, un tāpēc tas tiešām arī paliek jautājumu stadijā šī ziņojuma laikā. Protams, nākamais jautājums saistās ar laika rāmjiem, ar laika ietvariem, jo bez šaubām, ja mēs jau skatāmies uz tādiem jaunākiem gadiem, tad tā ir materiāla jūra, kurā var noslīgt, un bez šaubām šie tūkstoši ar digitāliem failiem un attēliem, kas nemaz tik lielā skaitā un tik naski mūs nav sasnieguši, tomēr ir tāda diezgan riskanta robeža, ko tā tad iekļaut, ko atsijāt. Protams, tas vienmēr ir stāsts par kritērijiem. Un bija arī domas, ka varbūt ir jāpaliek pie šiem senākajiem gadiem, pie senākajiem materiāliem, teiksim, kaut vai līdz 3. atmodas sākumam un varbūt arī, teiksim, 90. gadu beigām līdz 1000 gažu mijai. Un tomēr tapa skaidrs diezgan ātri, ka, ja mēs gribam uzsvērt arī šo tradīcijas nepārtrauktības, turpinājumu aspektu, tad ir, būtībā nedrīkst nekādas šīs robežas novilkt, un līdz pašiem pēdējiem notikumiem, kas šajā tradīcijā ierakstās, mums arī tas ir jāizgaismo. Bet, protams, atlase ir bijusi ārkārtīgi svarīga jebkurā gadījumā, un te ir šie jautājumi, kas iedaras un kas neiedaras stāstā. Un jāsaka tā, ka liels jautājums radās par dziesmu svētkiem kā tādiem, ko mēs vispār definējam ar vārdu dziesmu svētki. Ja mēs runājam par lielajiem svētkiem, protams, nav šaubu, kas tad ir dziesmu svētki un kas varbūt ir vienkārši tāda koru kopā sanākšana. Bet ja mēs jau paskatāmies uz lokālo dziesmu svētku tradīciju, tad rodas jautājums, kur beidzas, piemēram, tāds plašāks koru koncerts, kurā saplūst kordziedoņi varbūt no 2-3 pagastiem, un kur sākas mazie dziesmu svētki. Lūk, un tādi konceptuāls dabas jautājumi patiešām mūs nodarbināja šīs akcijas gaitā, bet jā, mēs tomēr nolēmām pieturēties pie tā, ka mēs šīs liecības, tā teikt, pieturam it visas, kas arī saistās varbūt ar tādiem iespējamiem dziesmu svētkiem, ko mēs laika gaitā varētu pēc tam atsijāt, teikt, nolasīt nost kā nederīgus, un tomēr, ja mēs redzam, ka brīvā dabā sapulcējušies jau daži kori un dažu pagastu, ja padomju laikā ciemu dziedātāji ir saplūduši vai dejotāji, šajā vienā konkrētajā vietā, vai tā būtu kāda estrādīta vai vienkārši laukums, tad to mēs kaut kādā ziņā tomēr šajā ieražā ierakstām. Jā, un te, protams, tas nākamais jautājums par kritērijiem ir šie dažādie festivāli, kas padomju laikā, protams, primāri bija ar tādiem ideoloģiskiem virs uzdevumiem, un tad ir jautājums, tiešām, ko mēs skaitām par dziesmu svētkiem un ko neskaitām, jo, protams, īpaši runājot jau par okupācijas gadiem, par padomju okupācijas gadiem, jo vairāk skaidrs, ka ideoloģijas klātbūtne un ideoloģisko virsmērķu klātbūtne bija cauraudoša, tā teikt, un pēc būtības, jā, ir jāmeklē tas akcents, vai galvenais bija dziesmas prieks savā ziņā, vai tomēr šis virsuzdevums, kuram dziesmas prieks, tā teikt, ir pakārtots. Un tas ir tāds filozofisks jautājums, ko mēs pieskaitām un ko mēs nepieskaitām pie mazajiem dziesmu svētkiem. Jā, un tikpat labi par šo turpinājumu aspektu, par to turpinātības tēmu runājot, vai tas, kas ir noticis jau pēcatmodas gados, tajā pašā Jelgavas novadā, ir uzskatāms par dziesmu svētkiem. Jo jāsaka tā, ja padomju gados šos festivālus, kas notika jau minētajā Elejas Muižas parkā, tomēr dēvēja par dziesmu svētkiem, kaut arī dziesmu un darba svētkiem, citkārt tikai par darba svētkiem, un tomēr arī vārds dziesma tur neizpalika. Tad vēlāk novada svētkos šis vārds neizskanēja dziesmu svētki. Un tomēr kori ir pulcējušies, svētki ir notikuši, vai tas ir kaut kas mazāk nozīmīgs, mazāk raksturīgs dziesmu svētku ieražai, kā šie padomju laika svētki. Tātad atkal ir stāsts par kritērijiem un arī var būt par, tā teikt, dziesmas un dejas īpatsvaru šajā kopējā programmā. Un, protams, ja mēs skatāmies uz materiāliem, kurus tad mums piedāvāja,
Bez šaubām daudz vietu mums nolika priekšā fotografiju kaudzi ar vienkāršiem, teiksim, attēliem, vai tur būtu kors vai deju kolektīvs, bez zināmas noskaidrotas saistības vai nesaistības ar svētkiem, ar dziesmu svētkiem, vai tie būtu lokāli, zonāli, vai tā būtu kaut vai koru skate, pilnīgi vienalga. Varbūt tas ir vienkārši kors, kas ir sanācis kādā paša kora jubilejas reizē, teiksim, 5 minūtes. Jā, mēs jau tuvamies ar izskaņai pamazām. Lūk. Un tātad, piemēram, stāsts ir par šādu fotogrāfiju. Tas ir viens piemērs, kādu būtu daudz. Kalnsvēm jauktais koris 26. vai 27. gadā. Skaidrs, ka koris kaut kādā ziņā dodas pretim dziesmu svētkiem. 27. gads ir dziesmu svētku gads, bet šai fotogrāfijai it kā nav nekāda sakara dziesmu svētkiem. Un otras puses stāsts, kurā ierakstās, tas viss arī nav maznozīmīgs. Un no šī laika perioda mums vienīgā laikmeta liecība, vienīgā fotogrāfiskā vizuālā liecība ir šāda fotogrāfija, kas it kā nav ar dziesmu svētkiem nomināli saistīta. Tad, protams, ja mēs rakstām, ka tāds un tāds koris tomēr piedalījās svētkos, šī fotogrāfija arī var būt ļoti daļrunīgs laikmeta liecinieks. Bet visu, protams, mēs uzkrāt nevarējām, digitalizēt nevarējām, bet arī šādus izņēmumus mēs reizēm pieļāvām, lai tas kaut kā tomēr ierakstītu to šajā stāstā. Jā, un te arī stāsts ievīs nākamā epizode par to, ka, teiksim, cik tālu dziesmu svētku tradīcijā ierakstās šī koru kultūras uzturēšana svētku starplaikos vispār, runājot par visdažādākiem koncertiem, visdažādākiem aktivitātēm, kas bija rosināts tik labi no valsts, jeb republikas varas institūcijām, tikpat labi arī no vietējiem, teiksim tā, ierosinātājiem, gan kultūras darbiniekiem, gan vienkārši aizrautīgiem ļaudīm. Jā, un, protams, tas stāsts atkal ir par to, kas ir minēts titulos, virsrakstos, nosaukumos, tie ir nomināli, vai tas kaut kā ierakstās šajā tradīcijā vai nē. Ļoti grūti pateikt, vai, teiksim, viens Emīļa Melngaiļa jubilejas koncerts Jelgavas rajonā toreiz, kuram ārēji nav nekāda sakara dziesmu svētkiem, vai tas kaut kā ierakstās dziesmu svētku tradīcijā. Arī tas ir tāds sledens jautājums, uz kuru līdz galam atbildes nav. Un, protams, stāsts par to, cik tālu dokumentēt šīs sadzīviskās epizodes. Bez šaubām mēs jau pēdējos 10 gadēs tā postmodernistiski esam iegājuši tajā rietumnieciskajā pieejā, ka tomēr ir šī, tā teikt, vēsture no apakšas. Un arī vissadzīviskākās detaļas tomēr ir laikmeta liecinieces, par to vairs it kā neviens nešaubās. Grūti pateikt, vai 10 šāds līdzīgas fotogrāfijas būtu ārkārtīgi daļrunīgs laikmeta liecinieks, un tomēr, protams, arī tas ir vajadzīgs, un arī šāda atlase bija jāveic. Un pavisam jau tuvojoties izskaņai, tā tad vēl dažas tādas epizodes, ko es gribētu piesaukt, varbūt pat tīri pragmatiskas dabas. Un no otras puses tur nekāda pragmatika nav, nedz arī poēzija, tur ļoti nopietna dziļa filozofija. Un lūk, tā tad tas, kas tomēr akcijā nav paveikts, manuprāt, un mūsuprāt, es domāju, nav varbūt izdevies pietiekami lielā mērā iesaistīt šo kopienu, jo ir bijis tā, ka, mēs sākumā tā pusnaivi cerējām, ka mēs tagad izziņosim un mums tagad iesniegs un iesūtīs, vai ne? Tad beigās bija tā, ka pašiem vien bija jābrauc, jāuzrunā un bieži vien arī, teiksim, jāskanē pašiem šīs fotogrāfijas. Un tad tas lielais jautājums. Kas tad ir īsti svarīgāk šajā gadījumā bijis? Vai tas ir bijis rezultāts tajā nozīmē, ka mēs izveidojam kaut kādu kultūru vēsturiski interesantu materiālu kopu, vai tas, ka to ir palīdzējuši veidot taisni šie vietējie iedzīvotāji? Tas ir tāds slidens jautājums, jo tajā otrajā gadījumā mums bieži vien būtu jāsamierinās ar daudz vājāku rezultātu, un, teiksim, kaut vai skenējuma kvalitāte ziņā pilnīgi nederīgiem materiāliem. Un tomēr, vai mums pašiem varbūt atmetot to iespēju kādam lauku bibliotekāram tieši iesaistīties šajā akcijā, pašiem braukt, skenēt, veidot, bet tā toties iegūt kvalitatīvu materiālu. Tās tādas dažādas izšķiršanās, protams. Protams, arī šis caurmēnais deķis, kas bija iepriekš jau pieminēts, novads nekādā ziņā nav vienmērīgi noklāts. Ir tādi pagasti, par kuriem nav nekā, un par kuriem ir diezgan daudz.
Jā, tā zemgaliešu mentalitāte, protams, arī savu lomu ir nospēlējusi, bet pavisam izskaņai jau tuvojoties, tomēr tā lielā problēma ir novadpētniecības darba nesistemātiskums kā tāds. Un jau pašās beigās es gribu teikt tomēr, ka mūsu gadījums arī ir interesants. Kā jau es teicu, Jelgava ir pašvērtīga, tā teikt, bijušās Kurzemes hercogistes un tagad Zemgales metropole, ja tā varētu teikt. Un ja citos mazākos novados, īpaši, teiksim, pēc Zalāna reformas 2008. gadā, kas veidojušies, un tagad tas viss ir pārformēts atkal, ir šie novada muzeji, kas ir gan metodiskie centri, gan arī vieta, kur tiešām glabāt šos materiālus un aprūpēt un darīt pieejamus, kvalitatīvi darīt. Tur ir šie novada muzeji, kas aptver visu novadu. Mums ir tā, Jelgavas centrā, Jelgavā ir muzejs, kurš padomju laikā pēc Otrā pasaules kara ir veidojies kā novadpētniecības muzejs, bet pēc atmodas gados, diemžēl, ir pārprofilējies par pilsētas vēstures muzeju, fokusējies uz to, un novads kaut kā ir palicis tādā pavēnī, toreiz vēl Jelgavas rajons. Tā tad pavisam noslēgumā, diemžēl, ļoti daudz ko ir noteicis taisni šis muzealizācijas trūkums, muzejisko kompetenču trūkums, jo šī novadpētniecības joma, kuru gan tagad novadā ir ierosmes sakārtot vai sākt sakārtot, ir, diemžēl, pierādījusi, ka ārkārtīgi daudz, kas ir atkarīgs no vietējo entuziastu goda prāta. Ļoti daudz materiālu, kā jau visa Latvijā, tas droši vien ir aizgājis zudību, aizgājis bojā. Un, protams, varbūt tas liekas kaut kas otršķirīgs, bet mūsu gadījumā tas pavisam tiešā veidā ir šī stāsta veidošanu ietekmējis. Tās ir pavisam īsas manas pārdomas. Jā, un risinājumi, protams, arī ir visdažādākie, kādi tie varētu būt, kādi nebūt. Bet par to mēs katrs varam arī papilozofēt pats savā nodabā tikpat labi. Jā, paldies!